Dievs aicina mūs būt žēlsirdīgiem, jo viņš pats ir žēlsirdīgs. Un ko tad nozīmē būt žēlsirdīgam? Būt žēlsirdīgam nozīmē pabarot izsalkušos, padzirdīt izslāpušos, apģērbt kailos, uzņemt svešiniekus, apmeklēt slimos, apciemot ieslodzītos. Tas nozīmē arī mācīt nezinošos, iedrošināt šaubīgos, mierināt noskumušos un panest arī ticībā vājos, kā raksti saka, un lūgt par viņiem visiem. Būt žēlsirdīgam, tas nozīmē sajust otra cilvēka ciešanas, palīdzēt viņam nest viņa dzīves nastas, un ar to mēs kļūstam līdzīgi savam debesu tēvam, kurš ir žēlīgs un žēlsirdīgs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kā teikts 2. Mūzes grāmatā 34. nodaļā. Esiet žēlsirdīgi, kā jūsu debesu tēvs ir žēlsirdīgs. Tik vienkārši.